Papildinājums Salmo Bitefeeder spoļu klāstā, Salmo Sniper Bitefeeder 4 un Diamond Bitefeeder 6. Abas spoles pieejamos visos populārākajos izmēros. Šīs Bitefeeder tipa spoles būs piemērotas gan karpu makšķerēšanai, feeder makšķerēšanai, kā arī jūras makšķerēšanai. Kas tad ir Bitefeeder sistēma? Bitefeeder sistēma, kad spole aprīkot ar divām bremzēm, priekšējo un aizmugurējo. Kam tas ir vajadzīgs? Pa piemēram ņemsim, teiksim, karpu copu. Jūs aizbraucat uz karpu dīķi, jūs esat uzregulējuši uz spoles kādu konkrētu bremzes stiprumu. Lai jums tinās lēnām aukla ārā, lai nepārplīst aukla, nenorojās zivs. Bet jūs, teiksim, veicat iemetienu, noliekat makšķeri un atteiet no makšķeres nost. Cilvēki saka, citi aiziet cept šašliku vai aiziet kaut ko sakārtot, un tad brīdī jūs varat ieslēgt šo otro bremzi. Un copas brīdī, kad zivs paņem ēsmu, viņa ļoti brīvi var tīt ārā auklu no kasetes. Un viņa neaizraus kātu pa gaisu vai ko. Tad jūs to pamanat, citreiz vēl lietotos signalizators, jūs sadzirdat, kad jums auklu tiek tīt ārā, jūs, kad paņemat makšķeri un veicat spoles apgriezienu, šī bremze atslēdzās un turpina strādāt jūsu uzstādītā bremze.